Čau visiem, mani sauc Ivo, un es esmu Rīga Coding School pasniedzējs, kā arī ikdienā nodarbojos ar datu analīzi. Šajā video īsti pastāstīšu par to, kas ir SQL. SQL atšifrējās kā Structured Query Language, jeb strukturēto vajadzējumu valoda, un tā ir nepieciešama, lai pārvaldītu datubāzes, kurās glabājās liels apjoms ar informāciju. Ņemot vērā to, ka informācijas paliek tikai vairāk, tā ir ļoti pieprasīta prasme. Amati, kas pārvalda SQL, tipiski būtu datu analītiķi, programmētāji, gan frontend, gan backend, un, protams, šie paši datu bāžu pārvaldītāji, kā arī datu inženieri. Rīga Coding School piedāvā SQL kursu, kuru pasniedzu es, un šajā kursā jūs varat sagaidīt SQL pamatu apgūšanu, un mēs pārietu no teorijas uz praksi katrā nodarbībā, un tas būtu tā kā tāds cikls. Un tas jums dod iespēju vai nu savā esošajā darbā būt vairāk neatkarīgiem datu apstrādē, vai arī spēt kandidēt uz amatiem informāciju tehnoloģiju nozarē, kas tātad šo te prasmi pieprasa. Tā kā gaidu visus uz SQL kursu.